mums uzdod jautājumu. Ir vairākas reizes uzdots jautājums. Jūs pēdējā laikā testējat Hikmikro un Pardu. Jums kaut kas cits arī ir? Protams, kad ir. Nu, ja tā godīgi, tas nav tāpat vien. Jo tāpēc, kad mēs zinām sezonas vajadzību. It sevišķi, kad ir gaišās naktis, tagad praktiski ļoti gaišas naktis ir. Pēc termālajiem nepieciešamība ir tāda pēc termokamerām. Digitālie tēmekļi, tas, kas tagad ir īpaši vajadzīgs, ja tev nav laba dienas tēmekļi, tas digitālais tev ļoti daudz ko var aizvietot. Un ļoti daudz ko palīdzēt. Arī, cik es zinu, tie, kas ļoti iekārs medībās, ja ir termotēmeklis, tomēr arī digitālais tēmeklis ir. Un tā ir vienkārši šobrīd sezonas aktualitāte. Būs jūlijas, sāksies tumšās naktis vasarā. Protams, tad ir aktuāli termo, un kad atnāks kaut kāds septembris, oktobris vairāk, tad termo būs aktuāls. Tā kā tas nav tā, ka, vai tad gribās tirgot tos digitālos tur vai kaut kā tam līdzīgi. Tā nav. Katram ir sezona. Mēs to esam izdomājuši. Un īstenībā mēs to esam tā kā izskaitļojuši. Jo mēs tagad arī, kad mēs iebraucam, vairākas reizes jau esam tagad. Neskatāms iebraukuši ciemos un tu parunā ar medniekiem. Un jā, protams, ka tur ļoti, latviešu mednieks ļoti aprīkots un tehnoloģiski bagāts un visādā ziņā gudrs mednieks. Un tāpatām pajautā, kas interesē, kas šobrīd aktuāli ir, buki, vēlāk būs brieži un tā tālāk. Un ja, teiksim, tev ir medība optika, teiksim, optiskā, kas ir vairāk dzinēja medībām, nav tas lielais palielinājums, digitālais ir absolūts risinājums. Un kas ir vēl viena forša lieta, kad, es, piemēram, kādreiz to ierakstīšanas pogu vispār nespēju. Tagad man ļoti patīk ierakstīt. Un tas digitālais tev ir iespēja izslēgt krustiņu, un tev ir tāds teleobjektīvs. Ja tev fotoaparāts tās maksā, vairākas tūkstošus, varbūt vēl vairāk. Tad tu ieslēdz, ieraksti un tur. Un vēl vairāk tas, ka tu arī vari pa nakti ar piegaismotāju filmēt arī. Tā kā, un tas ir ļoti unikāli. Dabu izbaudīt pilnībā. Bet tad sanāk, mums ir cita zīmola? Protams, ka ir. Hikmikro, Pard, Notspiks, Pikstra, ja, arī Ceitungs parādījās. Viņš jau ir prom, vairāk viņi nav. Nav aktuāli arī, protams, Pulsārs vecais labais, tā kā viss, ko viens sirds vēlās. Un arī tagad man ir 2 klienti tādi, kas meklē kaut ko īpaši. Tas pat nav mūsu mājaslapā, un ja tev vajag kaut ko īpašu, mēs visi varam dabūt, kā vienmēr, pa vislabāko cenu.